Gada balva zivsaimniecībā lielais loms ir Zemkopības ministrijas ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā, un līdz ar to arī Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Kopš 2015. gada balvas tiek piešķirtas labākajiem zivsaimniekiem Latvijā, tostarp zivsaimniecībā, akvakultūrā un zivju apstrādē. Nominācijā Gada izaugsme zivsaimniecībā balva piešķirta zivju pārstrādes uzņēmumam Siabanga Ltd. Savukārt par inovāciju zivsaimniecībā atzīts zivju pārstrādes uzņēmums Sia Caravella. Sveicināti, Banga. Jā, sirsnīgi sveicu ar balvu. Paldies. Ilgi gaidīt gan jau. Veselu gadu iepriekšējās nominācijas. Par ko ir šī balva, lai skatītājs saprot, par ko ir saņēmusi balvu Banga? Mēs pēc būtības darbojamies zivu konservu ražošanas nozarē. Jā, tātad mēs ražojam zivu konservus. Un nozarē mums ir gandrīz 10 uzņēmumi, kuri savā starpā pēc dažādiem kritērijiem tiek izvērtēti. Investīcijas, eksporta tirgi, inovācijas un līdzvērtīgi kritēriji. Un tad attiecīgi žūrija izvēlās, kur ir pirmie. Šoreiz tie bijām mēs. Kā jums ir klājies visā šajā ceļā no sākuma līdz pat tam, kad nonāk uz galda šī prece? Pēc būtības mūsu aizsākums jau ir no 1947. gada, ja, kad principā Rojā, kur atrodas mūsu uzņēmums, aizsākās zivu konservu ražot. Un, laika gaitā, mainoties īpašniekiem, mainoties iekārtām, ja, kad kādreiz mēs bijām citā iekārtā, tad tomēr tas pats produkts un tradīcijas viņas ir saglabājušās. Ja. Un joprojām, neskatoties to, ka mēs ražojam mīdijas, konservos lašus, skumbrijas un siļķes, viss tradicionālākais un atpazīstamākais produkts ir Latvijas, Baltijas jūras nozvejotā brētliņa un reņģe, nokūpināta, kas pārtop šprotē kā produktā un ko mēs pārdodam uz vairāk kā 47 valstīm. 47 valstīs pazīst Bangu, pazīst mūsu šprotes, kas eļā apceļo pilnīgi visas pasaules valstis. Jā, mūsu produkts pēc būtības ir unikāls ar to, kad viņam ir vismaz 2 gadu termiņš, transportēšana notiek, tā teikt, istabas temperatūrā, un līdz ar to viņš ir sasniedzams 4-5 kontinentos mēs esam skaitījuši, mēs pārdodam. Ja? Un šobrīd ilgtermiņa preces ir diezgan pieprasīts, ja? Un līdz ar to nozara attīstās, un mēs ceram, ka to tempu arī turpmāk nodrošināt pieaugumā. Lielais loms balva ir noķerts ne tikai zivis, ne tikai pārstrāde, bet arī lielā balva. Kādas ir sajūtas? Brīnišķīgas. Liels uztraukums, sirds pukst, bet es esmu tik gandarīta no visa savu kolektīva, no visa attīstības, no visas Caravellas. Es esmu ļoti gandarīta par to. Un, protams, uztraukumam te ir vieta, jo tomēr balva ir arī liela un nozīmīga. Par inovācijām. Kas ir šīs inovācijas, ko mēs visi pārējie, kas neiet jūrā un arī nepārstrādā zivis? Kas ir šī inovācija, ko mēs varam saprast? Kas ir noticis Caravellā? Tā ir ideja, kura rodās tehnologu galvā, jo tehnologs savā veidā ir mākslinieks kaut kāds. Viņš izdomā tā ideja, un tad viņš deg ar to ideju. Un, protams, līdz ar to rodās, veidojās tādas brīnišķīgas produkti un garšīgi un izskatīgi un populāri. Bet tā ir inovācija. Tas ir bišķiņ trakums. Kas ir šis trakums bijis tāds, ko mēs varētu iztulkot un saprast arī vispārējiem? Es domāju, par ko ir šī balva? Par ko ir šī balva? Konkrēti šī balva šobrīd ir pa Āzijas garšam. Jo mēs noķērām to moderno vējiņu, un pirmie palaidām līnijas ar Āzijas garšām, ar visādiem. Gan ar kimči, bibimbabs un vispārēji teriyaki. Un no kurien šī iedvesma? Tas ir kopistiskais darbs, gan mūsu, protams, tirgus izpēte. Mūsu kolektīvi darbojas ar tirgus izpēti, kas varētu būt. Un, protams, mēs sadarbojamies ar garšvielu ražotājiem, partneriem un varbūt kaut ko. Un tā viņš kopā izveidojās un mēs noķēram pirmie. Mums bija tā lieliskā iespēja aizbraukt apciemot uzņēmumu Caravella. Kā mums gāja? Kādas bija sajūtas gaidot
balvu un saņemat balvu? Nu, šis ir tas stāsts par to, ka konservi, kā produkts un segments kopumā pārtikas tirgu, viņš ir tāds tradicionāls produkts, un tas, ko visi ļoti labi prot un dara, veido produktus, kuriem ir tāda jau, bagāta sena vēsture, un kuriem tas klients, tie patērētāji, viņi tā kā nekļūst baigi vairāk, ar laiku samazinās. Un domājot par tādu šīs produkta grupas nākotni un par to, kā viņam nodrošināt to saglabāšanās ilgtspēju nākotnē, ir jādomā par produktiem, kas varētu ieinteresēt tos cilvēkus, kuri šobrīd nav aktīvi konservu patērētāji. Es skatos, ka tas ir reāli kaut kas jauns. Tur terijaki, mērce un kaut kāds polku. Un tā mēs nonācām pie šī stāsta par Āzijas garšām, kas kopumā droši vien sevi apvieno gan mūsu uzņēmumu karavēles pieredzi, strādājot ar ļoti daudziem tirgiem un novērojot vienkārši produktu un veikalu plauktus Eiropā, sekojot līdzi tam, kas notiek. Un šī tendence par to, kā gadu laikā ir pieauguši produkti un tieši Āzijas garšu produktu plauktu garšvielu segmentā un citās kategorijās produktu grupās, tad mēs sapratām, ka tas ir virziens, kur ir vērts attīstīt. Un tad nākamā lieta ir tajā, ka mums kā uzņēmumam noteikti ir tā privilēģija šobrīd attīstīt tik plašu produktu līniju, pateicoties tam, ka mūsu ražošanas iespējas ir ļoti plašas, ka mums uz doto brīdi jau kā uzņēmumam droši vien ir tik daudz ražošanas līnijas, dažāda veida ražošanas līnijas, kas ļauj veidot tik ļoti dažādus produktus. Un to tik bieži nevar sastapt citās ražotnēs un uzņēmumos, kas nodarbojas ar zivju konservu ražošanu ne tikai Latvijā, bet arī vispār Eiropā. Kā jums ir ar Eiropas atbalsta programmām? Vai tās ir palīdzējušas? Viennozīmīgi tās programmas, kurās mēs esam pieteikušies un arī saņēmuši atbalstu, tas palīdz virzīties tālāk uz priekšu. Es zinu, ka mūsu jauno produktu izstrādē, kas ir tieši šis stāsts, jo visi šie produkti ir sākušies mūsu jauno produktu izstrādes nodaļā. Un līdz ar to tad kolēģiem no šīs nodaļas, protams, ļoti palīdz tie pieejamie atbalsta mehānismi, kuriem mēs piesakamies un arī beigās varbūt arī saņemam pozitīvu rezultātu un varam strādāt ar šo te atbalstu, tad tas mums palīdz virzīties uz priekšu. Bet jāsaka tā, ka mēs, protams, jau arī kā uzņēmums ļoti daudz daram paši, neņemot vērā to, vai ir pieejami atbalsta iespējas vai ne. Ja mēs redzam, šobrīd ir tā, ja mēs redzam kaut kādu potenciālu un iespējas, tad mēs arī, protams, virzamies uz priekšu paši saviem spēkiem. Vai jūs arī sagaidat, ka tagad kāja noreaģējusi, ir sapratusi, mēs varam kaut ko tādu darīt, vai arī citi? Vai arī ir gaidāms, ka arī citi noreaģēs, arī citi sāks kaut ko līdzīgu varbūt ražot vai domāt par savām jaunām līnijām? Pilnīgi noteikti. Mēs darītu tieši tāpat. Droši vien, kā pirmsākumi arī ir bijuši, tu jau iedvesmojies, vienmēr skaties, un tad tā kopējā bilde saliekās kopā, tu ieraugi kaut kādu produktu, par viņu sāc domāt, kāpēc viņš tāds ir radies, tad sāc analizēt tālāk, saprast to domu, kas aiz tā stāv, ka tam tirgum ir perspektīva, viņš aug un ka tas ir iespējams savienot un ka tur ir potenciāls, un tad tu ej un attīsti to ideju tālāk. Protams, nenoliedzam, ka to darīs arī citi. Redzot to, kā šie te produkti parādās veikalu plauktos, papildina tos, un varbūt pat pieauga tieši šīs Āzijas garšu stila produkti parādās plauktos vairāk, tad arī tā interese tādus atdarināt, veidot kaut ko citu vai labāku, viņa noteikti parādīsies. Tad, kad jūs tāda viena no caumlaužiem, tomēr, ja jūs arī radat pilnīgi tās jaunas lietas, tomēr kurš no šiem produktiem bija tas, kas bija numur viens, ar ko jūs sākāt? Jūs sapratat, šis ir tas pirmais. Notestēt, Jā, viennozīmīgi tie
tie ir tunči, laši, lūk, tunči, terjaki un pokē mērts, un tālāk jau tas viss pievienojās salāti, un tālāk jau šis ir tas jaunākais veikums ar Korejas iedvesmotām garšām. Un, bet sākums visam bija tāds, kad pasaulē populārākā zivs bija jāsavieno ar vienu no Japānā zināmākajām un populārākajām garšām. Ko jūs gribētu novēlēt pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, pārējiem jūsu nozares spēlētājiem? Droši vien skatīties plašāk, skatīties domājot par jauniem produktiem, domāt tādās kategorijās, kas varētu būt ne tikai interesants mums pašiem šeit, bet arī, kas varētu būt interesants eksportā. Tā droši vien būtu tā lieta, jo tā lielā izaugsme un kaut kāds uzrāviens sākas tajā brīdī, kad tev parādās iespējas ar savu produktu iziet ārpus Latvijas robežām, jo mūsu tirgus, kaut arī viņš ir mūsu tirgus un viņš ļoti mīļš un labs, bet viņš ir tik liels, cik viņš ir. Lielais Loms, kādas ir sajūtas šajā īpašajā dienā? Pacelājošas, jo jāsaka tā ir atzinība ne katram konkrētam šīs balvas ieguvējam, bet nozarei kopumā. Nozares svarīgumam Latvijā, ieguldījumam tautsaimniecībā, un ir prieks redzēt tiešām uzņēmīgus, labestīgus cilvēkus, kuri cenšas ar savu uzņēmēju darbību dot ieguldījumu Latvijas attīstībā. Kā mums vispār iet, ja mēs skatāmies, kā iet zivsaimniecībai Eiropas tādā griezumā? Runājot par Eiropu, protams, ir grūti salīdzināt. Ir dažādas valstis, ir dažāds zivsaimniecības lielums dažādās valstīs. Latvijā, kā arī citur pasaulē, zivsaimniecība nav ļoti noteicoša tautsaimniecības sadaļa, bet viņi ir nozīmīgi. Nozīmīgi īpaši arī Latvijai, tāpēc mēs esam valsts pie jūras ar šīm te bagātībām, kuras ir saprātīgi jāizmanto. Teiksim, vidēji draudzīgi, bet saprātīgi jāizmanto. Tāpat mums ir daudz iekšējo ūdeņu. Esam bagāti ar to. Un tātad tur ir zivis. Ar šīm zivīm ir iespējams kaut ko darīt. Un tātad ir svarīgi to izmantot. Arī ilglaicīgas vēsturiskās tradīcijas mums ir saimniekot ar zivju resursiem, viņus izmantot un dot patērētājiem. Gan Latvijā, gan jāsaka tā, ka skatāmies zivsaimniecību Latvijas, tad mēs pabarojam ļoti daudzas valsts arī ārpus Latvijas ar Baltijas jūrā nozvejotām zivīm. Vairāk nekā 60 eksporta valsts, uz kurienes Latvijas produkcija nonāk. Es dzirdēju šoreiz 6 paudzes, 9 paudzes, tas jau vispār bija pārsteidzoši. Cienījami. Manuprāt, vai vispār ir daudz nozares, kurās ir šāda pēcsacība, un vai Latvijai nevajadzētu savu zvejnieku kultūras kanonu? Es teiktu, ka arī zemkopība droši vien ir līdzīga, jo tur arī ir daudz paudzes, kas varbūt ir dzīvojušas attiecīgā lauku vidē, apsaimniekojušas laukus, mežus. Zivsaimniecība ir varbūt līdzīga. Vienīgi piesaistīt jūras piekrastei. Tur šīs te senās dzimtas, kas jau ļoti, ļoti ilgstoši ir zvejojušas tiešām no paudzes paudzē. Varbūt jāsaka tā, ka padomju laiki mazliet pārrāvumu varbūt veidojuši. Tad, kad Baltijas jūras piekrasta bija slēgta zona un šī piekrastes zveja nevarēja notikt. Bet citādi pirms Latvijas izveidošanas 18. gadā arī tad bija zvejniecība piekrastē, un viņi turpinājās, un viņi turpinās arī šobrīd. Balvu nominācijā Labākais vietējais zvejā saņēma zivju pārstrādes uzņēmums Sia Forele AN, bet balvu par ieguldījumu zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā ieguva biedrība Usmas krasts. Kāds ir pirmās sajūtas saņemot balvu?
Nu, ļoti patīkami. Esmu gandarīts, ka kāds man izvirzīja uz šo pasākumu un arī kaut ko sasniedz laikam. Kāda vispār ir tā galvenā ikdienas tāda prieka deva? Kas ir tas, kas ir jūsu dzīves ikdienas prieks? Nu, iet jūrā, zvejot zivtiņus, pasniegt klientiem un arī rada darbus saviem darbņēmējiem savā uzņēmumā. Mums bija arī tā jaukā iespēja paciemoties uzņēmumā Forele AN. Kā mums gāja? Skaties! Lūk, esam pie tevis kā laureāti. Kā tu jūties saņemot šo balvu? Nu, godīgi sakot, jutos pagodināts, ka kāds tika novērtēts kā zvejnieks. Kāds ir šīs saimniecības īstais tāds vēstures kurs? Gada apjomā tas būtu domāts. Jā. Nu, strādājam jau 31 gada no firmas reģistrēšanas brīža. Tā kā ir uzkrāta zināma pieredze, kā mēs redzam, pilnveidot krāsnes un cehi. Tieši tā. Cik es saprotu, agrāk pat ir bijis vēl lielāks šis projekts. Pat vēl vairāk Jā, ir bijuši darbinieki un tā. Kādreiz mums bija 25 cilvēki vienā maiņā, strādājām 2 maiņās. Tad kūpinājām šprotu pusfabrikātus šprotiem tieši, ko pārdevām tālāk lieliem cehiem, kas lika buņžās un realizēja tālāk. Un kas ir tagad, ar ko visvairāk nodarbojās Forele? Zvejas periodā ar zvejniecību nodarbojamies, zvejojam sezonā lučus, pēc tam cauri gadu var zvejot reņģes. Un tas ir no piekrastes zveja un pārsvarā ar ielas tirdzniecību. Kūpinam okeānijas un arī vietējās zivs. Tas, ko mēs redzējām no patkā, kas tur iznāca ārā un iegāja iekšā, tas ir, cik dažādas tur ir tās zivs? Nu, kādi 10 veidi vismaz. Jūs kopā tā no dažādām lietiņām? Jā, no dažādām, lai varētu pārdot, lielāku peļņu gūt, ja būtu sortimentā. Ar vienu zivu neko daudz neietirgos. Un cik jums sanāk bieži iet jūrā? Jo jūra tepat, te arī ceks, tad noķerat, apstrādājat, pārdodat. Jūrā ejam katru brīvo laiku, kad ir brīvais brīdis, ka nav jābūt tirgu. Cik tas sanāk reizes nedēļā? Vismaz 3 reizes nedēļā. Un ja paņem brīvu, tad visu nedēļu var iet. No laika apstākļiem viss atkarājās. Tas sanāk gandrīz caur gadu? Jā, tieši tā. Vasarā ir māja mēnesis, sākās ar lučiem, reņķi ķeram cauri gadu un butītes ķeram vēl. Kas ķerās, to ķeram. Un ko jūs darat, kad aizsalst jūru? Kad aizsalst jūru, tad ir jākūpina okeāni, jālāp tīkli, jāgatavojas nākošai sezonai. Tātad tik un tā ir, ko darīt. Tieši tā. Mēs arī daudz kur redzam, ka lieta palīdz arī Eiropas atbalsts. Kā tas ir jūsu gadījumā? Nu, sākumā es skatījos skeptiski uz tiem Eiropas projektiem, bet šobrīd es pats izstrādājis vairākus projektus. Un, godīgi sakot, liederīgi viss tā lieta. Kas ir izdarīts no tiem Eiropas projektiem, ko mēs varam redzēt? Jā, tur ir palīdzība. Pirmajā gadā es paņēmu tirdzniecībai automašīnu, lai būtu ar ko aizvest zivs no punkta A līdz punktam B, un arī no ostas atvest savu nozvejoto zivu uz uzņēmumu. Un pēc tam pilnveidoju pārējos projektus. Katru reizi vien vairāk, un bija arī grants. Piekrastes zvejniekiem bija 30,000 bezprocentu. Pirmie projekti tādi bija. Un ir, kas ir ar līdzfinansējumiem ņemti, ir, kas ir 100%, kur nav līdzfinansējums. Bet labā ziņa, ka tomēr arī tas Eiropas atbalsts kaut kur notiek, un ir iegādāts kaut kādas lietas, tomēr dzīve iet uz priekšu to visu. Jā, palīgi līdzekļi dažādi tiek, ir ērtāk strādāt, vieglāk strādāt, un kāds arī kaut kādu peļņu nes. Pašlaik esam vienā no objektiem, kas ir reiz tapis ar Eiropas atbalstu. Jā, šitas ir gadu atpakaļ rakstītajā projektā, ko piešķīra man kā laivu novieta, tīkla darbnīca, kur šobrīd varēšu turpmāk remontēt savus zvejasrīkus. Šis taču izmainīs kaut kā, vai ne, tavu ikdienu? Būs vieglāk strādāt, nebūs ārā jāsēda vēsumā, varēs ienākt angārā, gaisma, pa vakariem varēs turpināt darbu, nebūs tumsā jābeidz.
Vispār, kāds ir tas tīkla lāpīšanas laiks, kurā laikā to dara vispār gada griezumā? Pareizāk jau būtu visu darīt ziemā, kad nav jāzoja tik intensīvi, lai būtu laiks, bet nekad nesanāk brīvais laiks tik daudz. Tad pirms katras zvejas cenšas mēnesi iepriekš visu sagatavot, lai var turpināt zveju. Bet, šīs ir, cik es saprotu, arī tas zivju pārvietojamais aparāts, tas arī ir ar Eiropas atbalstu. Jā, tas arī ir, lai varētu laivu aizvest līdz jūrai un atpakaļ ar visiem tīkliem atbraukt. Un vēl mēs varam uzreiz redzēt pagalmā ir bus, kas arī ir pie tādas pašas atbalsta programmas. Jā, to es esmu iegādājies jau drīz būs 5 gadu apkārt jau, lai savu zivu arī varētu no zvejas vietu atvest līdz uzņēmumam un arī lai tirgotu. Cik es saprotu, tad ar tām zivīm tā, ka ne tikai viņi ir jānoķer, ne tikai jāiet jūrā, bet arī jāpārvieto no jūras, no krasta uz šejienu un no ostas uz šejienu un jāpārstrādā un vēl tālāk jāved. Jā, līdz patērētājiem jānogādā tās zivs ir. Sākumā jānozvojo, pēc tam no ostas vai no jūras krasta jādabūj līdz ceham, tad apstrādājam. Tā viss tomēr ir diezgan specifiska lieta, tāda, ko uzreiz noteikti nezinātājs nevar izprast. Kādā veidā jums izdodās tomēr šo visu izskaidrot par Eiropas projektiem, šos projektus rakstot? Ne jau katrs, kas tagad lasa, viņš saprot, ka jā, tam zvejniekam ir jāatved tā zivs, jāizkrāmē, jāieliek, jāpārkrauj, jāsaražo, pēc tam līdz pircējiem jāaizved un tā. Jo tas process jau viss jāskaidro, ne? Sākumā es pats vienkārši interesējos, bija tie projekti verās vaļā, ko tur var iegādāties, ko nevar, kas ir liederīgs, ko izmantot, ko neizmantot. Un tā pamazām virzījos uz priekšu.